manuprāt, ir īstais brīdis, lai izkustinātu maldus un nezināšanu. Vēsturi ir rakstījuši uzvarētāji un iekarotāji, bet ja vismaz mēs izliekamies, ka dzīvojam tiesiskuma un objektivitātes laikmetā, tad es domāju, būtu ļoti liederīgi paskatīties uz mūsu pašu latviešu vēsturi no mūsu kaut kāda tāda skatpunkta, kas varbūt līdz šim nav bijis nekur zināms un nav bijis nekur aprakstīts un apspriests. Šī grāmata būtu, manuprāt, vispār jāiekļauj skolas obligātā programmā, lai mēs beidzot izlasītu, ka latvieši nav tikai nabadziņi, jūgā, saspiesti, sadzīti un saliekti cilvēki. Jā, un šī grāmatā jaušās arī dziļa cieņa pret latviešu karavīru. Nelasītājiem jau tas ir kaut kas ļoti tāds aizraujošs gabals. Ļoti aizraujoši, kur tu tiešām nevar nolikt, kamēr tu neesi izlasījis, kas būs tālāk. Vienmēr interesē, kas būs tālāk, kā tad viņam ies, kas notiksies, kurš uzvarēs, kurš ne. Brīnumainā kārtā tā uzrunā ārkārtīgi mūsdienīgi, jebkuru lasītāju, kaut vai mani jaunu cilvēku, tomēr šī grāmata burtiski no pirmajām lapusēm paņēma tā, ka es viņu paņēmu rokā, un nākamais brīdis, ko es atceros, bija, ka es šo grāmatu noliku jau izlasīt. Es tur ieraudzīju gan sevi, gan savu brāli un savus draugus un cilvēku attiecības, kas tiešām aizrāva, ļoti saviļņoja. Dzīve ir dzīve, tur notiek viss, kas tas ir materiāls pamatīgai filmai, kur ir iekšā viss, kas nav būvēts uz tādiem lētiem trikiem. Jāņa Lejiņa rakstība ir tik ļoti vizuāla un ļoti viegli iztēloties īstenībā, kā šāda grāmata varētu būt filmā, kā tā izskatītos filmā. Skatoties uz to, ka tas ir tāds sarežģīts vēsturiskais romāna žanrs, tad tiešām ir tā, ka, ja lasa ar interesi, tad faktiski var redzēt filmu. Man arī radās domas par to, kāpēc mums nav līdz šim neviena filma par šo laiku posmu. Nopietni. Jaunai paaudzei jau švāk iet ar to grāmatu lasīšanu, kad viņi ierauga triloģiju, tad viņi ir trīskāršās šausmās. Un tāpēc varētu šo te darbu parādīt populārākā formātā. Tā filma, šīs 3 grāmatas var pārvērst ļoti labā kvalitatīvā materiālā, kuri arī jauniešus varētu paķert, aizraut ar Latvijas kaut kādu tādu patriotismu, kādu mēs esam bijuši, kas ir noticis. Es domāju, ja spētu atrast kaut kādas līdzīgas un uztaisīt to filmu, tas būtu fantastiski. Jaunieši šeit pat neapzināti pasaka, ka tas viņus neinteresē. Es domāju, ka viņi ieraudzīs, teiksim, arī sevi šai filmā. Viņi domās savādāk. Mums jau jauniešiem nav jāprasa, vai tev tas patīk, vai tev tas garšo. Viņš pateiks nē, bet patiesībā šo garšu viņš atcerēsies visu mūžu. Viņam būs ko pastāstīt bērniem, mazbērniem. Tad, kad viss viltus pazudīs, viņš tikai šo atcerēsies, jo cilvēki īstumu atcerās. Tie raksturi, kas parādās un kuriem mēs sekojam, ir spilgti un savdabīgi. Tālvaldis, Valdemārs, Laimonis, Ilze. Tos nevar tik viegli aizmirst. Šī darba ekranizācija varētu atklāt pirmkārt gan Latvijas senvēstures lapuses, gan tā laika politisko situāciju, gan tā laika cilvēku attiecības, vizuālo tēlu. Un tas būtu, es domāju, vairāk jau svētīgi jaunai paaudzei, ka viņi varētu iegūt tādu priekšstatu par mūsu tautas saknēm, teiksim, kādu 1000 gadu atpakaļ, skaitot no šīs dienas. Tas būtu izcili, ja mēs Brazīļu seriālu par viņu vēsturi vietā, par Brazīļu vergu gaitām, skatītos filmu par savām vēstures gaitām, par notikumiem, kas mums liktu pārdomāt tomēr to, kāpēc mēs šeit esam un ko mēs šeit darām. Daudzās epizodēs var redzēt, kā mums būtu rīkoties gudri šodien, ja ne karojot varbūt ar ugunsieročiem, tad ar gari ieročiem. Tur jābūt stipram, gudram un arī drošam. Bez tā nevar. Un šajā ziņā grāmata ir daudz devusi, es domāju. Un ja vēl būtu uzņemta filma. Drusku varbūt kaut kur apstātos, kaut ko pārdomātu, kaut ko darītu tīrāk, labāk, skaistāk.
godprātīgāk. Tā. Protams, tas droši vien, kā jau vēsturisks darbs, ir vērienīgs projekts, bet par viņa kā tādu nepieciešamību tieši šodien, kad ir diezgan lielas problēmas sabiedrībā ar identitātes jautājumiem, es domāju, ka tas būtu svētīgs darbs. Liks varbūt domāt, izvērtēt savu vietu mūsdienu pasaulē, konkrēti Latvijā, un arī dodoties ārzemju peļņā, un lai viņi būtu spēks atgriezties atpakaļ, jo bez tautas nebūs Latvijas. Ja šo darbu izdotos ekranizēt, es domāju, ka tas būtu milzīgs iegūms. Vispirmkārt mums pašiem latviešiem. Tad citām tautām, kas daudz ko vairāk par mums uzzinātu. Tā būtu vienkārši tas būtu viens ļoti vērtīgs pasākums. Mēs patiesībā esam spēcīga, spējīga tauta. Ja mēs to biežāk atcerētos, man liekas, ka mums visiem jau šodien drusku labāk ietu. Tā kā es ļoti gaidu, kad es varēšu noskatīties kādu sēriju no šīs filmas. Es momentāli, līdz ko filma būs gatava, pārslēgšos no Viasat historijas kanāla uz kanālu, kurā rādīs šo jauno filmu. Es ceru uz šo filmu kā nobriedušu, patiesu un vīrišķīgu darbu. Tautas līksteņu stāstu ar mākslinieciskas elpas apveidītām cilvēciskām kolīzijām. Tāpēc aicinu šo triloģiju, kas iecerēta kā filma, atbalstīt, lai mūsu tauta to iegūst savā kultūras mantojumā.